Vai tu varēji iedomāties, ka rotas lietai ir kaut kas kopīgs ar sportu? Konkrēti šī ir tenisa rokas sprādze. Agrāk šādas rokas sprādzes dēvēja par Diamond Line bracelet vai Eternity bracelet, bet 1987. gadā tenisa pasaules čempionātā Chris Evert nokrīt no rokas šāda rokas sprādze. Tā ir ļoti dārga, tā ir ļoti skaista, tāpēc Chris Evert aptur čempionātu un visi meklē viņas rokas sprādzi. Tieši no šī laika šīs rokas sprādzes iegūst milzīgu popularitāti, un žurnālisti paķer šo tēmu, un visi to sauc par tenisa rokas sprādzi. Vēlies rokas sprādzi zeltā ar dimantiem, tad šajā gadījumā, un tieši šajā gadījumā, nav tik būtiska dimantu tīrība, cik būtiska ir dimantu krāsa. Visiem dimantiem rindā vajadzētu būt izcili baltiem. Lai nenotiktu kā Chris Everta rokas sprādzi, šobrīd tiek domāts par aizdari. Tātad vislabāk izvēlēties kastīšu tipa aizdari, kas taisās ciet ar klikšķi. Ieliekam iekšā, aiztaisam un pēc tam ar fiksatoriem piespiežam. Kā noteikt precīzu tenisa rokas sprādzes izmēru? Uzliekot to uz rokas, jums ir jābūt šādi, ka var aizlikt garām vienu pirkstiņu. Tieši tā ir pareiza rokas sprādze. Ja šādu rokas sprādzi var uzvilkt pat tenisa laukumā, tad tev tāda noteikti ir vajadzīga.